Kultūra. Es nedomāju, ka šeit ir tāda konkurence starp to nevirtuālo un virtuālo. Tas, kas ir noteicoši, ir subjektīvā psiholoģiskā nozīmība, kāda tai piemīt. Un tas patiešām tas jautājums, kura paliks vai kura iznīks, man liekas, ļoti vienkārši atbildams. Vienīgais, kas ir interesanti tādā plašākā kontekstā, ir tas, ka mēs jau šobrīd dzīvojam laikā, kad ir vienlaikus gan tā fiziskās klātienes kultūra, gan arī virtuālā kultūra. Un gan jau pēc gadiem 30 vai 40 šāda iespēja nebūs, jo mums būs tikai tā virtuālā pieļauja. Spēja aplūkot gan vienu, gan otru, jo mēs jau taču arī, ja mēs domājam, mēs esam šīs kultūras nesēji. Un mēs izmantojam gan digitālos komunikācijas rīkus, mēs esam tajā virtuālās kultūras telpā, un mēs esam arī tās klātienes kultūras telpā. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, ja mēs esam patiesībā mēs esam tāda hibrīda kopiena. Kas ir interesanti, ka virtuālā kultūra ir daudz ātrāka, dinamiskāka, un tās pārmaiņas ir daudz straujākas nekā tajā, teiksim, tā fiziskās klātienes kultūrām. Uztver mūsu atcerēšanos, mūsu izziņas procesus. Es nedomāju, ka virtuālā kultūra padara mūsu dumjākus. Mēs vienkārši domājam savādāk, mēs atceramies savādāk, mēs komunicējam savādāk, bet nekādā ziņā šeit nevarētu teikt, ka mēs kļūstam nabadzīgāki.